tas kūti aug un kokā, vai tas saimniekam ir rokā. Mēs uz laukiem ciemos braucam, un to visu vārdā saucam. Vai tas kūti aug un kokā, vai tas saimniekam ir rokā. Mēs uz laukiem ciemos braucam, un to visu vārdā saucam. Mājputni. Labdien! Mani sauc Varas klausītājs, un šodien mēs iesim pie mājputniem. Kas man šorīt uzmodināja? Gailis. Gailis skaļi dzied un agri visus modina. Gailim ir krāsaina aste un sarkana sekste. Nekaitini gaili, ieknāps. Gailis. Tā ir vista. Vistas dēļ olas. No olas izšķilsies vistas bērniņš cālis. Vasarā no cāļa izaugs jauna vista vai gailis. Vista. Kas tās ir? Tās ir pīles. Tās ir mājas pīles. Mājas pīles arī dēļ olas. Pīļu bērniņus sauc par pīlēniem. Pīlēm patīk ūdens. Vistas neprot peldēt, bet pīles prot peldēt. Pīle. Tās ir zosis. Zosis arī dēļ olas. Zos veselu mēnesi sēž uz olām. Viņa perē. No olām izšķiļas mazi zosēni. Zos. Tītars ir lielākais mājputnis kūtī. Vai tītars ir dusmīgs? No olām izšķiļas mazie tītarēni. Tītars ir ļoti smags, tāpēc nevar palidot. Arī pārējie mājputni lido maz un zemu. Tītars. Taču ir kāds, kas lauku sētā lido tālu un ilgi. Tās ir bites. Bites vāc medu un dzīvo stropos. Bites nav mājputni, bites ir kukaiņi. Bite. Šai reizei pietiks. Tiksimies nākamreiz. To tev saku es, Varas klausītājs un lauku sētas mājputni. Vista, gailis, pīle, zos un tītars.